Nu, čau, draugi un skatītāji! Lecam iekšā jaunā sērijā, kā es jau biju citā sērijā solījis. Šoreiz būs sērija par to, vai man to vajadzēja. Jā, un mēs esam Rīgā, lidostā, un brauksim pakaļ vēl vienam mērsim, trešajam mērsim. Skatāmies, kā mums veiksies. Es domāju, būs labi. Šitam jābūt ir īstajam beidzot. Laižam uz Kopenhāgenu. Tā, nu ko, draugi, esam veiksmīgi lidmašīnā. Jau pēc stundas būsim Kopenhāgenā. Tā, draugi, esam veiksmīgi nolaidušies. Esam jau vilciena stacijā. Un mums ir jātiek līdz Helsingborgai. Pēc mēza brīža sagaidīsim vilcienu un turpināsim ceļojumu. Diezgan interesanti ir līdz šim. Ir ko darīt, ir ko pārsēsties, tā kā tiekamies. Nu ko, esam veiksmīgi galā. Mēģināsim kaut kā tikt ārā. Nu ko, draugi, beidzot es esmu ticis ārā no stacijas un varu gaidīt savu draugu Zīgi, kurš ir viens no atslēgas cilvēkiem, kas palīdzēja man nopirkt jaunu autiņu. Visdrīzāk mēs šodien iesim izgulēties un rītā es jums parādīšu pašu autiņu un braucienu uz kuģi. Būs interesanti. Neaizmirst piesakot kanālām. Es ceru, ka tuvākajā laikā arī man nebūs vairāk nekāda piedzīvojuma ārzemēs. Jā, tā kā turpini sekot līdzā un tiekamies. Ir jauna diena un mēs jau esam mūsu mašīnā. Ritīgi, superīgs sajūtas, fantastiskas. Beidzot var braukt. Kas ir pats svarīgākais? Tā svarīgākā jau ir tā braukšana tajā vecajā mašīnā. Tā visa romantika ir braukt, baudīt to gaitu, kā tā mašīna iet. Un, fantastiski. Es esmu ļoti priecīgs, kad beidzot es varu pabraukt ar kārtīgu autiņu. Tā kā jā, braucam tēt pa Zviedriju uz kuģī. Zviedrija arī tāds pats rudens kā Latvijā. Superīgi. Jā, tā kā mums priekšā ir 200 forši kilometri. Un tad jau kāpsim uz kuģīt un brauksim uz Klaipēdu. Un tad no Klaipēdas atkal uz mājām. Tad būs vesels piedzīvojums, bet sajūtas fantastisks ir šajā autiņā. Rītīgi labi. Nebija domājis tā, ka būs, bet nenormāli krūti. Es nevaru izstāstīt jums tās emocijas no tās mašīnas. Tā mašīna ir fantastika. 75. gada un 75. gadā arī tā, kā inženieri arī domāja. Viņi ir ērta, viņi ir ritīgs dīvāns. Es domāju, ka arī kāzinieki kādreiz, kas šo mašīnu ņems savām kāzām, to sapratīs. Tā kā, jā, darbiņi, protams, būs vēl ko padarīt, bet tas ir to vērts. Tomēr ir to vērts. Jā, aizbrauksim noteikti mājās, tad arī aizbrauksim pie Aivara. Aivars noteikti gribēs atkal vēl vienu superauto redzēt. Superauto. Apskatīties uz pacēlāju, kāda izskatās apak un vispārējais. Tā kā šitā mašīna būs beidzot tā, kam varēs sekot arī tiešām līdzām visām gaitām un būs interesanti. Paldies jums, ka esat un superīgi, ka jūs skatāties un esat abonējuši manu kanālu un jums interesē šitās visas retro problēmas un būs vēl turpinājums arī ar šito autiņu un man jau ir plānā arī par mocīti drīz laist ārā kādu sēriju, tā kā uzspied to abonēšanas podziņu un turpinam draudzēties, tā kā būs interesanti. Ziemā būs ko darīt katrā ziņā. Jā, runājot par autiņu, autiņam arī ir dažas nepilnības, kā pieņemsim šitā stūra, te trūkst tāds stienīts apkārt un tā vidus daļa. Nekas to mēs uzliksim no otrā autiņa, kas mums mājās ir un būs mums melni pagaidām, bet noteikti, kad mēģināsim kaut kur dabūt baltu, jo baltu tomēr iedot to savu auriņu tai mašīnai. Forši uz 90 ejam prātīgi pa šosīti. Baigi feini. Es esmu ļoti priecīgs un pateicīgs. Rītīgi turpināt sapņot lielas lietas un agrāk vai vēlāk tās jums atnāks, ticiet man. Tā kā man ir uz autiņiem, bet tas strādā uz visu. Katrā ziņā domām ir liels spēks. Jā, un tagad arī pabraucot ar šito autiņu,
Nu jā, šis ir cits līmenis, nu nesalīdzinām ar to, kāda ir mūsu padomu tehnika arī. Nesaka, ka viņi visa sūc, bet ir baigā atšķirība, kā tomēr vācieši taisīja autiņas tajā laikā un kā padomu laikā taisīja mūsu autiņas, ko mēs varējām dabūt uz to brīdi. Arī nenosod to, bet to kvalitāti, jo pašam ir gan, kā jūs zināt, man Moskvičs un Žiguls bija un pats sākatājiem autiņiem, bet katrā ziņā, nu jā, šis ir līmenīts augstāk un tā kā ir interesanti un es esmu ritīgi priecīgs, ka tu vari attīstīties un kaut ko jaunu atkal apgūt. Katrā ziņā visiem skatītājiem, ko es varu teikt, kas skatās šitiem autiņiem arī vērtība tomēr kāpi. Viņam tā vērtība ar katru gadu viņi paliek vien dārgāk un dārgāk, tā kā šis ir labs ieguldījums. Nu, tiem, kam, protams, ir lieka naudiņa un patīk tās retro mašīnas, šis ir tiešām labs ieguldījums nākotnē, kur investēt. Un manā gadījumā ir tā, ka es to mašīnu taisu priekš sevis un arī taisu priekš cilvēkiem, kas arī gribēs savās svinībās viņu vai nu kristībās, kāzās, arī kādām vecmeitām izmantot. Un, jā, lai tā mašīna būtu dzīva un arī maksimāli visiem pieejama, lai varētu sajust to sajūtu, ko es šobrīd sajūtu. Tas ir neaprakstām. Tā kā šis ir tiešām cits līmenis. Autiņš ir grūti man izskaidrot tagad, cik tās emocijas man tik daudz ir. Tas laikam tāpēc, ka es beidzot dabūnu viņu tā kārtīgi arī pabraukt. Tāpēc varbūt arī tāds ir. Bet ir iespaidīgi. Nu ko, draugi, esam veiksmīgi tikuši līdz prāmim, braucam virsū. Aiziet. Nu ko, esam veiksmīgi noparkojušies un nu jau ceļš turpinās līdz Klaipēdai. Labrīt, draugi! Esam tikuši galā un tagad braucam ārā no Klaipēdas ostas. Garīgais joprojām labs un pēdējie kilometri līdz mājām. Un tad jau uztaisīsim vēlāk tādu garāku arī apskatu pa autiņu. Kas tā būtu pa sēriju bez Reiņa Siliņa un RS transporta pakalpojumiem? Jā, mēs šodien vedīsim šo autiņu, kas bija mūsu otrais autiņš. Super auto. Šajā visā piedzīvojumā. Mēs liksim viņam apakaļ dzinēju, lai viņu var likt pārdot kādam citam apņēmīgam cilvēkam, lai turpinātu šo autiņu dzīvi. Pa cik mums tagad ir savs autiņš, baltais, tad šis mums ir lieks. Un jā, mēs izņēmām dzinēju tikai vienu iemeslu dēļ tā, kad gribējām atjaunot motoru telpu, bet tad, redz, ko plāni mainījās, pieņēma lēmumu nopirkt maksimāli gatavu autiņu, to arī izdarīju. Un jā, tāpēc tagad dzīsim pie Aivara. Nu pats Reins ir klāt. Čau, draugs! Čau, čau! Es jau teicu, kas tā būtu pa sēriju, ja nebūtu tavu pakalpojumu pie manis. Eku te kāds mēršs salidojums ir. O. Nu, nācies tev, gribi ievērtēt manējo jauno ieguvumu? Es jau redzēju vairākas reizes garām. Tā ir tēma, pasties. Labs, ne? Viņš ir gatavs? Jā, gatavāks nekā, ko mēs vedam pie Aivara akal. Braucam augšā. Ko mērsis ved mērs? Kurš gads šitam ir? 2000. 2075. Nu, tālu jau nav. Zīme nemainās. Jā, zīme jau nemainās. Ierakst komentārā, ja tu zini, ko nozīmē tas 3 stūrs mērsim. Pēters ir klāt atkal ar Mercedes. Sveikiņi! Čau! Hello, my friend! Evītiem uzsūtīs kluķis. Jā, samainīt kluķis, man liela nevīte. Nepaspējis. O, ir. Nu, te patās viņa arī lejā laid. Tā pie tās maliņas kā parasti. Paņemsim, pieliksim priekšā kluķi un pēc tam ieripinās iekšā. Tā kā parasti. Dzirdējiet? Man ir kartupeļi Viņš nebrauks ārā? Viņš brauks ārā, jā. Es domāju, viņš izbrauc. Nu, palaid viņu ārā.
tā kā parasti. Noliksim autiņu tā kā parasti šajā garažā. Maniem autiņiem ir tā kā parasti. Labi. Tā tikai es varu izvēlēties piemērotākos laikapstākļus. Paliet, pa čakarēties. Man Aivar, kāda ir sajūtiņa, ko mēs darīsim šodien? Kas nāk ārā, tam ir jājai tad apakaļ iekšā. Tām, ka uz ko tā nedara. Skatās, Reinci tēma. Tiešām, pierakstat šito numuru obligāti kādreiz, ja jums vajag. Vienmēr palīdzēs arī šitādā laikā. Nav obligāti jāsam šitādā laikā. Es centīšos laboties. Patiesības brīdis tuliņ būs. Nu, Aivar, pastāst, kā tev iet. Viegli. Ieliksim un būs. Kā tev liekas, šito motoru ir vieglāk ielikt nekā Moskvičam? Jā. Jā? Jā. Es ceru, ka nebūs 3 par nakti. 4. Tagad ir bez 7:30. Aivars. Un tukšums. Noņemsim tuliņ kapot ap 2 ar Aivaru. Un tad stādīsim iekšā, lai rītā potenciālais pircējs var mēģināt piekurbulēt un piedarbināt, kā pareizi saka. Piedarbināt, ne? Laikā. Man Aivar ienāca tikko prātā vēl viena diezgan jocīga ideja. Moški šito mašīnu pataupa minirallijam. Nu, nē. Tā, nē. Ierakst komentārā, tu gribētu redzēt, kad šitādi mērs plūc minirallijā. Laikam mēs to nedarīsim. Nē. Labāk, lai priecē atkal cilvēks. Jā, jau redz, šitā mašīna diezgan labi. Viņai salons bija labs. Teic, uzlik otro stūri savējam, lai man pīpināmais ir. Viņam vispār ir jābūt 2 atslēgām arī tam autiņam, bet vienīgi es nezinu, man liekas, ka Teodors ir otro atslēgu pazaudējis. Tā jau diezgan saka, normāli ceļams autiņš. Nāk. Jā, bet es atceros, mēs viņu kaut kā gāzām. Kaut kā tā mēs viņu gāzām. Te ir vitīgi. Es kaut ko atceros, un mēs viņu varētu tā bišķīgi palaist to iekšā. Un tad mēģināt griezt. Bet man liekas, ka mums zigi jāpagaidi, ne? Lai var kāds šito palaist lejā un 2 var paņemt un kruķīt viņu iekšā. Nu, bija pagaidījis zigi. Man bija tehniskā pīpauze. Ir pienācis laiks beidzot jums parādīt, ko tā mēs beigās esam atveduši mājās. Un šobrīd brauksim pie Aivara un pacelsim autiņu uz pacēlāju, lai varētu jums parādīt, kāda ir šim apakš. Nu, domāju, ka būs viss ok. Un tā kā jā, reku parādīšu, kā viņu var piedarbināt. Principā ir jādara tā, pagriež atslēgu, un šajā pusītē ir šitāds tā kā ievilcējs. Un tad tu viņu velc, un tā viņu piedarbinās. Tā kā, jā, braucam pie Aivara tagad. Aivars. Mērķis. Jā, pirmais, ko var redzēt, ko esam nopirkuši, ir bišķiņi rūsa. Esam rūsu nopirkuši. Bet nē, nu grīģa izskatās ritīgā maizē, ne, Aivar? Nu, daudz labāk nekā tiem pārējiem. Jā, šite ir pavisam cits skats uz dzīvi. Tepat Te kaut ko pūtuši, darbojušies. Te bišķiņi kaut kāds noplūdīt mums ir. Labi, šite samainīsim blīvīt. Te ir štopers ielikts. To mums vajadzētu izņemt ārā. Lai nav tik ciet, ne? Jā. Un šitai pusē nav. Nu, tāda mēram izskatās tā apakš. Tas, ko visi grīdi ir super veseli. Labi, redz, ka slieksnim te ir baigie defekti. Diezgan daudz, bet tas viss tiks labots tuvākajā laikā. Te priekšā arī sliekšņiem gali ir vietā. Labi, te ir tāda kaut kāda špaktela, bet es nezinu, es neesmu redzējis nevienu 75. gada mašīnu, kurai nebūtu špaktela. Vismaz savām acīm. Gan jau, ka tāda ir kaut kur. Kaut kādas bumbas. Kaut kādas bumbas, jā. Nav ne mazākā jausma, kas tās ir. Bet redz, ka visi iekš arī ir tīra zolīda. Labi, mēs tāpat nokasīsim nost un uztaisīsim kā vajag. Kas te vēl ir? Eļļas noplodīt bišķiņu. Bet tur es jums pačukstēšu, mums jau ir detaļas, dažas jau sapirkts arī. Tad šito karteru mēs mainīsim. Hadenai, man liekas, arī te bija viss ok.
Labi, te kaut kāds gumīņas būs varbūt jāpamaina. Varbūt amortizators arī vajadzēs beigās nomainīt. Bet tā visā visumā, es domāju, 3 lietas ir labas lietas. 4. no sirds būs, kad viņi uztaisīs. Šitas ir vismazāk jātaisa. Vismazāk, jā, te ir tīri tikai saloniņš, kaut tehniskās lietiņas. Un, kas mums vēl paliek? Nu, nokrāsot viņu visu cauri. Bet, materiāls ir tiešām labs. Tāpēc ir brīžam labāk samaksāt vairāk, nopirkt maksimāli gatavu, nezaudēt liels līdzekļus, atjaunojot autiņu. Tāpēc, jā, bet, loģiski, arī man un kā arī daudziem, visiem citiem ir tas mirkļu vājums, ka tev vajag nopirkt tagad, un tūlīt, un tad ir pienāk brīdis, kad tu saproti, izrēķinot, ka tas neatmaksājās. Vienkārši šo gatavu autiņu ir nopirkt daudzreiz izdevīgāk. Tā ir man pieredze, es esmu aplauzies vairāk kārtīgi, bet šoreiz laikam man ir izdevies. Tāds viņš mums izskatās. Apakš tiešām ir ļoti labi, gribētos teikt. Labi, te ir tāds lielāks uzburbums. Kaut kas var jau būt, ka silto stieplu mēs izmantosim kaut kādā brīdī. Bet nedaudz, ļoti nedaudz. Tā kā jā, turpin sekot. Es domāju, būs interesanti, kā tas viss attīstīsies, un jā, neaizmirst pieskot kanālam. Starp citu arī Aivars visu laiku netaisa retro problēmas manas. Viņš, starp citu, ir specializējies uz Volvo mašīnām, un ja arī tev ir Volvo, kuru vai kādreiz sačubināt, sataisīt, tad noteikti meklē Aivaru, un viņš to palīdzēs. Jā, čau, draugi, esam teit atbraukuši pie viena no maniem bestījiem, arī vārdu brāļa Pētera, kuram ir P-dizains. Viņš šitam autiņam palīdzēs uztaisīt salonu, tāpēc atvedām atrādīt pats Pēters. Visi jau viņi zina, no kaut kādiem citiem viģikiem jau ir redzēts. Kaut kur manīts, ne? Ievērtē, kā tev liekas, ko mēs esam nopirkuši. Tu nedrīkst teikt sūds, tas ir mērs. Mēs varam mērst cilvēks. Jā. Kas ar stūri notiek? Stūri? Kāpēc tev tieši stūri interesē? Tāpēc, ka viņi izstāsta slikti. Karoči, par stūri tāds stāsts, kad es Vācijā tagad mēs ar kampu, ar ko mēs braucam minirallijā, viņš man mēģina nodīlot vienu. Viņš jau vaļā droši var apstīkos. Nē, bet tev bija labākā stāvoklī stūri. Jā, bet es gribu baltu. Es gribu arī baltu viņam. Jā, bet tam nepievērs... Viņi slikti balti, jā, labi. Jā, bet tam nepievērs uzmanību šobrīd. Viņi izstāsta krimināli, bet es gribu to autiņu parādīt, kā mēs, skatītājiem, kā mēs viņu uztaisīsim tā, kā vajag. Tev ir pazīstams kāds krāsotājs, to vajadzēs pārkrāsot? Pa krāsotājiem īsti nezinu. Bet šuvējs viens ir labs, zināms. Jā. Ir, tu redz daudz visādi defekti. Tā mašīna... Tas jau ne pie manīm, bet 75. gada. Nē, Pasties, ir jau vēl labi. Pasties uz cilvēkiem, kas 75. gadā dzimuši. Taču ir kaut kāds nolietojuma pazīmes jau ir. Stāst, ko tu vēlies redzēt? Man ir tāda ideja, pa cik šitais autiņš būs paredzēts kāzām, un lai cilvēki būtu priecīgi, un kad visādiem šampīšiem būs, es gribētu viņu visu ādā. Jā. Kā tev liekas? Man liekas, tas būtu prātīgi, ne? Gan jā, ja tev ir kaut kāda ķipa āda, sauksim to par aizvietotāju dermatīnu. Jā, jo pasties, redzēji aizmugur. Vidi ir audumā, labi, uztais visu kopā. Pasties to aizmugur, tur vispār visi slikti. Parasti tā notiek no saules, bet Zviedrijā parasti nav baigā saule. Es nezinu, kas ir Zviedrijā, varbūt, ka viņi kādā solārijā to mašīnu turējuši ir. Bet iesēdies iekšā, kas viņam pa komfortu ir. Vecīgi. Tur jau atspers, ne? Jā. Atsperīgie. Pagaid, man jau vajag uz pašu aizmuguri. Es tā teikt, drukns ir. Nav tas moskvičs, vai nevajag žiguls? Ņem brauc. Kā viņu ar piegraut? Tagad tas būs izaicinājums. Tad pagriez atslēgu. Meklē. Kas man jāmeklē? Čoks, nē, kas? Jā, tu atradi īsto pogu, tad velc viņu uz sevīm. Un tur bremzi un velc viņu uz sevīm, līdz kamēr viņš piedarbinās. Aha, ko? Bet jāgriež, vai ne? Nē? Laid vaļā. Jā. Kas tas pa joki, tipā? Oriģināli tā ir? Tā ir, tā nāc vešiem, jā. Un noslāpēja arī viņu. Bet viņš var augt šitā, viņš stāv, jā? Jā. Tu gribi izbraukt? Davai braucam. Kāpjam, Krister, braucam. Kristers jau pirmo reizi aizmugurē. Jā, te vajag
te mums vajadzēs izlēmt, ko mums Soltī jādara ir ar viņu. Jo es gribu to brūno fragmentu, un es domāju, ka tepiķis arī vajadzētu uztaisīt. Galvenais nenošķilties. Nē, būs jau labi. Šis automāts, viņš jau neiet. Viņš ir 2.4 dīzels. Neiet. Jā, 2.4 dīzels, un ar šito mašīnu mums negribās trakot. Nē, te jābauda. Jā, tāpēc jau ir tā veco auto romantika baudīšanā. Tu jau pats zini, tev Omega bija kādreiz, tu jau baudīji arī rūs. Baudīji rūs. Nē, tie laiki garā. Nē, šis arī cits smeķis. Tas jau bija tāds. Man te vēl arī būs daudz tehniskās lietas jāsaved kārtībā. Te ir, tur kārbai, 3. ātrums, redz, bišķi tāda sitieni ir. Bet man liekas, ka tajā laikā, es nezinu, vai bija tā, kad vienmērīgi gāja. Jā. Bet salons vērts, ne? Bet foršo, ne? Man jau patīk. Tas brīdis, kad tu atvēd mašīnai krēslas, sašūt, bet tu brauc. Jā, es man to izbraucu. Nē, kamēr šitāds laiks, vēl ir jau ziema, bet es ceru, kad mums izdosies līdz pavasarim dabūt gatavu viņu. Es gribētu aprīlī. Ko aprīlī? Kad viņš ir gatavs pilnībā viss. Bet tās ir manas varbūt. Tas jau ir atkarīgs kaut kā no tevīm, ne? Jā, vai no manīm? no visiem līdz cilvēkiem, kas ir. Pagriezieniem notiek. Ir. Tas bremz... Bremzēm arī bišķi problēma. Jā, cilvēks maida. Nē, tur laikam baigi nebrauksim, ne? Tur arī apmest riņķīt un visu ok. Ja tu doši čībā, tad nevarēsi ar viņu aiziet plakanīs. Viņš negrib. Viņš tam nav paredzēts. Jā. Viņš ir jābauda. Nezinu, kā tev ir iespēja? Forši. Man patīk tas, kad ir tā merža ziņa, tad tu zini, tēmeklis, teiksim. Jā, tēmeklis, uz kur pusi var iebraukt. Zini, kas vēl mērsim ir itī krūts, ka viņam ir tas leņķis tā griezes, kā pareizi. Tas purns iet tā kā laivai. Jā. Tas, kad, man liekas, ka tu visšaurākajā vietā viņi var normāli apgriezt. Bet jauniem meršiem jau viss, tā odziņi pazudus. Zīmi kaut kur restē ieslēpt, viss. Tu jau pats brauc ar jaunu mērsi. Cik jauns? Tas jau 2007. gada. Bišķi jaunāks ir, bet pastāst, redz, kā dizaineri izdomāja. Bet tāpat E-klasa, principā tas pats. Kārbs slēdzās tāpat augstam. Jā. Man zini, kas vēl patīk šitai mašīnai, tā lielā panorāma priekšā. Jā, kad viss feini, var visu redzēt. Jā. Ir labi. Pieliks rociņu un vispār būs feini. Tā kā jā, tad mums te ir nākamais, ko mums vajadzētu to audumu atrast īsto. Jā. Un vēl apstīties varbūt pa tepiķīšiem, varbūt tos arī pierausim klāt uzreiz, lai tas salons ir tāds smuks. Gribās. Kā jau es tev teicu, ja viņš ir pa gabaliem šūts, tad viņi var uztaisīt, ja viņš ir, tā kā zini, izpresēts. Jā. Vienā gabalā, tad to es, diemžēl, nevaru dabūt gatavu. Nē, viņš bija tāds, es biju jau atradis tos. Jo tajā bildē, ko tu man sūtīji, es kuros vien gabalā viss arī, nē. Un tad pa nelaimi tu atsūtīji vēl tālāk bildi, kad ir gabalos. To es varu uztaisīt. Tas ir labi. Jā. Bet zini kādi, es esmu iztēlojies to audumu tam tepiķim tādu, tā kā zamša ir. Nevis tāds... Tepiķveidīgo ne, bet... Nevis tā kā tepiķveidīgais rauž, bet viņš ir tāds, ka to roku noglāst, kad viņš, paliek, tāds. Tu saprati. Bet tev būs baigā problēma, viņa kopa nereālākā. Pastīsimies. Šitā? Jā. Šito spiež iekšā vienkārši? Jā, to iespied iekšā un atslēga izslēdz. Kaut kā tā. Tu arī savu tādu gribi? Kaut kāds aizdomīgs klusums. Nē, ir forši, bet ir dzīvē laikam lietas, kas man... Kas ir katram savs? Jā, nē, ir forši, bet ir pagaidām lietas, ko vajag vairāk nekā šāda Mercedes. Jā. Bet tā jau feini. Paldies. Tā īsti draugi novērtē, kad izbrauc. Jums arī būs tāda iespēja. Tev jau var būs te ko padarīt, es skatos, ne? Man būs, redzi, viņš ir, te ir tāda vieta, pieņemsim, tagad Kristers var atnāk parādīt, te ir tāds ritīgi uzbūrubs. Jācer, ka nav caurs, bet, redz, te ir defekti, bet viņš viss... Bet tu jau viņu izkrāsos, ne? Viss, jā. Jā. Tāpēc es gribu, viņš arī būs balts. Jā. Viņš būs balts un arī tādiem dažiem interesantiem fragmentiem. Labi. Lai ir, tāpēc es to akvāriju atstāšu arī, lai ir, un es to salonu gribu tādu mājīgu. Jā, odziņu un mājīgu. Bet, piemēram, tu viņu gribi tā kā, oriģinālajā stilā, ne? Es tā domāju, tas būs prātīgāk. Es nezinu, ko tu saki, tev ir liela pieredze tajā visā.
Nu, nē, es noteikti taisītu visu tā kā oriģināli. Nu, kubicīns, man liekas, nevajag. Nē, visu, lai šitie ten paliek tie, nu, tās strīpi. Jā. Tos paipus arī ieliks iekšā. Nu, lai viņš izstās tā kā oriģināli. Man ir vēl viens jautājums pa palodzi. Es zinu, ka tev ir viena feature, ko tu dari. Es nezinu, Ko es daru? Nu, ka tu vari arī logo tā kā iepresēt. Ādā. Iespiest, jā. Jā, iespiest to logo. Man bija tā doma, varbūt, kad uz šito palodzi aizmugurē, šito arī mēs gribētu uzreiz brūnu. Jā. Bet varbūt, ka šito mēs, redz, viņš tā kā tepiķa stilā ir domāts. Bet mēs jau varam savādāk, jo tās tumpas arī es gribu mainīt uz kaut ko veclaicīgāk. Nu jā, kas izstāst višķi varbūt autentiskāk. Autentiskāk un maksimāli tuvu vienai krāsai ar šito. Ar beņķiem? Jā, ar beņķiem visu. Okay. Un, Tu gribi te logo iespiest. es domāju, varbūt var iekšā iespiest logo, varbūt, ka tas nav vajadzīgs, jo tāpat zinu, ka tā ir retro garažas mašīna. Nu jā, vienkārši tā, ja pirms to logo gribi iespiest, tad ir jāfrēzē klišai. Okay. Saprot, tu izfrēzē klišai, kas, tur pieņemsim, tas ir materiāls, tas ir darbs frēzēt, mēs apgriežam viņu otrādi vienreiz iespiežam visu un to klišai vēl līdz kapī. Nu jā, es mēs tev viņu varam kādas 100 pēc tam saspiest, kur tev vajag. Jā. Nē, man tikai tāda ideja Nu vienkārši. jā, vienīgais zin, kā man liekas, ir citi izšuji, bet tā izšūšana, tas bišķi, man liekas, tas jau tāds aizgājis etaps jau ir. Jā, Man tad cilvēki citi prasa, bet man nevisai. Vai nu vispār jādara tā, ka maksimāli, tīru jāatstā. Jā, es domāju, kad vajag tādu. Jā. Nu, jo varbūt, zin kā, tās ir kaut kādas mirkļi, vājumi, iegribas. Nu jā. Vienkārši, ne kā to jau kurā gadījumā pēc tam var pārtaisīt, bet, vai to vajag? Nu, to tu izdomās. Jā. Jo man ir, man te ir diezgan daudz, kas man vēl moldings vajadzēs dabūt te tā apkārt lodziņiem. Redzi, šitie visi redzējuši dzīvi. Nu, jā. Tādi. Nu, viņiem jau ir gada vecīt, vairāk nekā mums kopā noteikti. Nu, jā. Gandrīz. Nu, nākamgad 50 gadus svinēsim kopā. Nu, tad es tev uzaicināšu uz Valli. Nu, viņš tev uzaicinās. Viņš uzaicinās, jā? Ar slotiņu strādā? Es nezinu, es neesmu mēģinājis. Man Volviķim strādā, jā. Man pat kaut čuļ, mums tev pat slotiņas strādā. Nu, motoru telpa, viņam ir īstenībā samērā dzīvu motoru telpa, ko mēs varam arī tev kopā arī skatītājiem parādīt, jo mēs tev vēl neesam īstenībā tādu lielu apskatu uztaisījuši par to autiņu. Mums vēl uz pacēlēju vajadzēs parādīt visiem, redz, motors, vecais dinozaurs, 2.4 dīzels. Nav nevainas, iet kā pulkstens. Vec tā kā mamuts sūs. Jā, iet kā pulkstens. Nu, bremzīts, jā, ir kaut kāds nianses, bet, motoru telpa iespējams, ka es pat neaiztikšu. Varbūt te kaut kur, redz, kaut kāda nianses ir, bet tur kaut kas jau nav darīts. Tur ir kaut kas darīts, jā. Stāsts vispār par šito autiņu ir tāds, ka es skaitos viņam 3. īpašnieks tai mašīnai, jo viņi pirmo reizi reģistrēt 76. gadā Zviedrijā, viņi bija uz Zviedrijas ziemeļos, un viņi bija vienam saimniekam līdz pagājušā gada, sākumam, un tad nopirka tas. No kā tu nopirki? Jā, no kā es viņu nopirku, viņš pabrauc gadu, viņš saprata, ka viņš viņu negrib vai kas. Un tad beigās viņi bijusi vienās rokās, pa lielam, un tāpēc varbūt arī principā tas otrais saimnieks. Jā, varbūt tāpēc arī tas autiņš ir tik, labā stāvoklī. Tik dzīvs, jā. Jā. Skaidrs. Nu jā, loģiski, redz, te jau defektiņi visur, tur ir uz spārniem. Nu jā. Varbūt to tā baigi nevar redzēt, bet viņi ir. Nu jā, labi ir. Ejam augšā, pastīsies, kas tur ir. Autēr, mēs esam augšā. Īstajā darbnīcā, kur notiek maģija visiem krēsliem, stūrēm un visam interjeram. Tāpēc ar Pēteru kopā mēģināsim atrast audumu. Un man liekas, ka es zinu, ka tev jau varētu būt jau īstais. Man te viens čalis ņēma vienu audumu, viņš man samaksāja pa materiāliem, viss ķipa šūs, BMW. Kā jūs domājat, kur tas BMW palika? Bet es tev atzīšos, es no tā ruļa bišķi nogriez. Nu labi. Bet, ja pietrūks, es nopirkšu vēl. Labi, pa īstam ir tā, ka es jau kādu laiku apakaļ jau biju nopirkt šito audumu vienam citam projektam, bet tas pagaidām nesanāca, bet iespējams, ka mēs šito ten liksim Mercy iekšā. Principā darīsim noteikti tā, ka tās līnijas vai netaisīsim, es nezinu, viņš nebūs pa gaišu, tām ap šifkām visām. To mēs pēc tam ejot lejā vienkārši tev taču bija tas, ne? Jā. To, ko es tev kādu 100 gadu apakaļ taisīju. Varbūt viņš ir netīrs palicis, ne? Nu, viņš ir izstāsts bišķi tumšāks, jā.
Bet, skaties, tur jau tās, redzēji, kur tās desas tajā salā, tā kā beņķās. Jā. Viņas jau nāk vienkārši ar diegiem iešūts iekšā. Jā. Tos tu izdomā, kā... Kā tev liekas? Es domāju, ka varbūt jāatstāj tas brūnais tons tam diegam, arī tas zeltītais. Noteikti, jā. To jau var arī ļoti vienkārši kaut vai piemest klāt un saprast. Ja vajag reku bišķi tumšāks. Ja vajadzēs, es uzšaušu paraugus, tas nav problēma. Kā tev liekas, Kristēr, kurš tev patīk? Man es jo vairāk diezgan viedokļu, jo labāk. Es tā daru, kad vienkārši klients nezinu, ko viņš grib, tad es uzšauju viņam vienkārši paraudziņus un tad viņš man iebaksta pirkstu, ko viņš grib un darīt. Šitais gaišais patīk, vai ne? Man arī viņš patīk. Šis tas, kas ir, To, ko pagājušais mēs tur skatījāmies. Jā, to, ko tu pirmo esi iešūs. Dišķi vēl sanākus. Un tad ir pavisam tumšs. Bet man liekas, ka nepazūd. Nebūs, nebūs tas kontrasts. Jo tas diegs baigi forši to akcentu iedod. Tagad uzzināt, kas tas ir pa diegu. Tas ir atkal labs jautājums. Man liekas, ka es viņu redzu. Man liekas, ka tas ir šitais. Šitais nav? Nē, tas taču nav, tas ir čēznieks. Tas ir smalkais, ja to šuj kopā. Varētu būt šitais. Viņš izstāsta, kā tā atšķirība uzreiz, kad tu pasties tā. Jā. Ko viņš ir. Viņš izstāsta gaišāks, bet tas ir tas pats diegs. Pa lielam tā ir gaumas lieta, bet ņemot vērā, ka tā ir mana mašīna. Tu jau tā aizpriekš sevi. Es jau tā aizpriekš sevīm, un man īstenībā patīk, kā izskatās. Un man liekas, ka tas kopskats ar to balto fonu. Tas šis vienīgais, kas man tādā tonī. Jā, ka beigās būs baigi smuki. Jā. Tad laikam lēmums ir pieņemts. Mums būs šīs ar šitiem diegiem, un nākamais pa tiem tepiķiem. Tikko tepiķi paraugi. Tūlīt sekundīti iedod man. Jā, pa to laiku, kamēr Pēters paņēma sekundi, te var pastīties, ko viņš stūrīt šuj. Starp citu ļoti kvalitatīvi un ir interesanti. Nav nemazam tik viegli, kā no malas tas izskatās, viss šitais darbiņš. Tas tomēr prasa zināšanas un, te jānokast tā vecā āda ir. Tas ir, teiksim, kā ir. Tas vakardien man nesanāca. Man ar citreiz kaut kas nesanāk. Vakar uz kaut kādiem 5 vienkārši. Bet tās tūri no Jelgavas atsūtīt. Jā. Un vienkārši es dabūju visu noplēst no dusmām, izmet misenē un aizbrauc mājās. Bet es zinu, kā tas ir. Zini, kā? Tu jau darot tikai vari kaut ko iemācīties. Nē, tur pat nav iemācīties, tur bišķi kaut kāda neuzmanība vai kaut kāda skriešana un tā. Reku te mēs varam atgriezties. Vesela čupa parāda. Te tu var skatīties, bet vai te ir kaut kas brūns, vai gaišie. Pasties pats. Man jau viss acis ir uzreiz uz šito ten. Reku ir kaut kāds, ne? Bet tas ir pa tumšu. Vajag tumšais. Vajag tumšs. No tādiem tepiķiem tas ir, bet tu gribēji tā kā... Es gribētu tā kā tev vestrādī? Jā, tā kā ir, ir tie tepiķi, ka tu viņus noglāsi, tad viņi paliek ar tādām līnijām. Nē, zini, kas ir vienkārši šitie paredzēti grīdas segumam, jo grīdas segumam jau tev tomēr ir kaut kāda bērza un vispārējais, ka tev tāda tipa audums vienkārši baigi ātri neaizies. Čau. Jo, kur redz, šis ir plānais, tas ir paredzēts tā kā augšām, sāniņiem vai kas. Un tie, kas nāk ar kaut kādām jau gumijas apakšām, tie ir paredzēti jau tā kā virstepiķiem. Katrā ziņā es melnu, tumšu negribu. Jā. Lai gan varbūt neiztītos tik sūdīgi, bet tev zini, kas ir tev panels arī ir melns? Man jau patīk, man tā aura patīk mašīnai, kad ir tas gaišais iekšā un tie tepiķi tāpat tā kā individuāliem saloniem ir. Gaišajiem, kad ir viss. Labi, šito jautājumu noteikti mums vajadzētu kaut kā atrisināt. Sarkanu toču neliksim. Sarkanu luktrielu. Jā, bet no brūnajiem es domāju. Un tas ir pagājuši, tas neiet. Tajā tonī, šis ir tuvākais, kas ir, bet viņš ir tumšāks, jā. Ir iespēja kaut kur vēl mēģināt šitā dabūt gaišāk vai? Es varu piegādātājiem paprasīt, ja viņam nav kaut kas, kāds cits piegādātājs vai vēl kaut kas. Šito varbūt varam... Vajag neizteikties. Tāpat tās beņķi būs pirmie. Gribēs to mašīnu nostrādāt tādu, kādu gribās. Kādu grib. Vienkārši tas, kas man pagaidām vienkārši ir uz vietas pieejams. Te nav nekas tāds. Tas ir mēls galīgi. Vot šitāds ir tas, man liekas, tas audums apmēram, ko es gribētu. Viņš ir redz, vienkārši viņam tas ir bišķi īsāks. Jā, bet tikai brūnu. Gaišu brūnu vai tū šitam. Es uzprasīšu. Zini, kā man jāpieraksta, lai es kaut ko aizmirsīšu. Ierakst komentārā, kā tev liekas, kāda man vajag grīdu. Šitais viģiks iznāks ātrāk noteikti pirms sāksim šūt. Stabili. Tā, es pierakstīšu kaut kur te. Es nezinu, tev paprasīsim arī Kristaram. Kā tev liekas, Kristar, tev patīk? Man jau parasti melnie toņi patīk, ka tīpaši, ja viņi tev ir kaut kur apakšāk un mazāk redzēt, lai,
tie kājas daļas, lai tā kā uzmanību nepiesaist tik ļoti. Un, protams, ka es jau nezinu, kā tev tur tie pedāļi būs. Bet no vienas puses taisnība jau tev ir, varbūt teorētiski viņš neizstās slikti. Bet to paprasīt jau var šā vai tā. Nu, pa to, ne? Jā, protams, pagaid iedomā to Kodu? Velns. Kas ir? Žļēcka, viss rakstīt. Tā ir Pēteram galvā tie hieroglifi, piemontēsim tev klāt. Vi prižģēdās! Vispār Tā mēs nesaprotu. zinām, no kurienes te tepiķi nāk. Jā. Cik tev tie toņi būs mašīnā? Nu arī fakts, taisnība jau tev ir. Nu, lai nav galīgs rosols. Nā, galīgi daudz vajag. Kaut 3 toņus, nu viss. Ja, piemēram, beņķi ar gaišu diegu. Pagaid, bet ap šīks jau tu atstās tās pašas, kas tur ir, ne? Vai tās taisīs? Es nevaru saprast, varbūt, ka jāatstāj viņas oriģināls, ne? Vai tu domā, viņas varēs... Nu, vai nebūs tā, ka, piemēram, atver durvis un izstāsta, ka tie beņķi ir tā kā tur no citas mašīnas ielikt? Es domāju tagad. Bet viņi varēs uztaisīt tā, jo viņiem Viņus var, nu kā? bija tāds tā kā iespiedums. Tajā iespieduma vietā es parasti laižu diegu. Un tajās vietās, kur ir iespiest, tā kā, zini, nu nāk no rūpnīcas, tā kā ievalcēts. Tas ir ar ultraskaņu uztaisīts, bet tad vienkārši paņem ar diegu. Tur smukies, un tas diegs tā kā Nu jā, tā teorētiski jau tā apšifki vienkārši tā kā žigulim kartons. Kartongabals, jā. Šitā, nav tā kā ir modernajām viss tajā. Nu jā, bet arī modernajām var uztaisīt. Varbūt, ka tev ir taisnība, ka mums vajag tās apšifks. Šis arī tāds jautājums, ko es nebiju aizdomājis, taču būtu rasols. Nu jā, kas varbūt tev būs apšifks tumšāk brūns, salons tev būs beņķi visi gaišāk brūni, panelis tev ir melns, tepiķi vēl kaut kāds, un tad tur būs... Jā, šitais diegs vēl arī. Tur būs lieldienas saldējums. Jā, pareizi ir. Taisnība. Redz kā, kad tu nesaskaries ar to ikdienā, tad jau tu arī kaut ko fantazē. Tas ir tāpat, ka tu māju cel, ka tev visu laiku mainās. Tu uzcēl mājas un domā, ka nākamais celt savādā. Jā, bet uz šito mašīnu es gribētu tā, lai viņi nostrādātu, un lai ir. Un arī tāpatās tie, kas kādreiz viņi ņems uz savām kāzām vai arī, ka laulāsies, lai ir smuki tur, tas salons viss tāds tīrs un nostrādāts. Nu tad tu saka, apšifks arī būs mums jāuztais, ne tās mēs varēsim kaut kā arī. Nu, es viņām baigi uzmanību nepievēršu, bet jānoiet pat, uzmest lūriķi, jā. Nu, pa tepiķi ir es pierakstīju šito kodu vienkārši brūns jāuzprast. Jā, tas virziens ir tāds. Viņš var būt pat tumšāks, brūns viņš var būt. Tu kaut kur aizdomājies. Es sakal domāju, jā. Nu? Viņš viss bija tas tumšs brūnais, ne? Nezinu, viņu paņemt līdzi, viņš ir piesiets, vēlns par augu. Noies pie mašīnas un pastīsimies. Cik tur tā darba? Vai ne? Ko tu domā? Es esmu apjūtas tagad, es nezinu, ko es gribu. Skaidrs, ka priekšā ir ļoti daudz darba vēl. Tā, jā. Bet rezultāts būs iespaidīgs, es domāju. Uztaisīt to visu var, tikai jādara. Starp citu, piesakojiet Instagramā un Facebookā P-Designs. Jūs varat tur apstīties visādas interesantas lietas, ko Pēters ir jau uzražojis un izdarījis. Tāpat arī tā aiz muguras visādas interesantas lietiņas, kas Kristers jums parādīs. Aiz muguras ir bardaks. Jā, pieņems tās krēslas. Tas laikam ir no... Tas ir kāro beņķis, bet tas ir stāvēs viņš iekšā Audi Sport Quattro. Arī, jā, visādas rētas lietas viņš dara. Un viņam ir arī laba komanda, un tad viņš arī, starp citu, lēnām attīstās un aug vēl lielāks, tāpēc piesakojiet un atbalstam vietējos, kā mēs to jau esam darījuši. Redzi, šitāds ten speciāli, lai vienu iespiedumu uztaisīt, viņš ir jāizfrēzē. Redz, ka ir Quattro, ne? Tas ir tam pašam projektam. Tur pastāstīt, ko? Deslines? Deslines, oi. Kārļiem arī, ne? To man te vietējie mopēdu braukātāji ciena. Un tā es saku, piemēram, šādu mazumiņu. Kas tas ir kaut kāds mantiskots vārs? Kas tad? Kas pa materiāli ir? No kā viņš te ir, tā klišēja uztaisīja? Misiņš kaut kāds? Misiņš, jā. Tas ir mans, bet tas ir viens no pirmajiem, redz, kad mēs sākām testēt, redzi, kur tas seškants. Es vienkārši nopirku grobiņā tādu gabalu, vienkārši sagriezām, vienkārši provējām, redzēt, vēl tās galīgi nekvalitatīvas. Bet viņi ar uz kaut lāzeru paņēma un izdarīja? Nē, frēzi. Frēzi? Lāzers nepaņēms. Reku te arī šito uztaisījām tā kā vienai Nissan GTR stūrē, gan jau, ka tu zini, bet tā mašīna vairs nav. Jā. Gan jau kādam Nissanam noderēs.
Un saprot, reku, tad mēs te šādi kādiem meistariem, kas arī grib taisīt kaut ko, nu, tad šāds kastīts, nu, šitā ir manējā, jo salaust. Tad redzi, ko SRS airbags visus var iespiest, nu, pie preses vienkārši, karsta preses. Ja jau grib redzēt, kaut ko grib redzēt, var jau nodemonstrēt, kā viņi strādā. Ja grib. Gribat redzēt? Noteikti, ka grib. Lai iet, ne? Parādīsim, jā, lai iet. Cik tā bieži man sanāk pēc jums atbraukt? Nu jā. Retāk nekā Ziemassvētkos. Tikai tev jāizvēlās, ko tu gribi, lai es iespiešu tev. Jā, es nezinu, es domāju, Audi faniem noteikti patīk šitais, Quattro. Jā, un Deslains. Un S-Lines, jā, bet kas tev patīk pašam? Kas Man šitais patīk. Nu tad maucam uz močiem. Kamēr Nē, zini kā, man patīk, kā viņš izstās iespiests. Labi. Davai. Eko Harley Davidson logo. Kā taps logo? Bet mums ir autora tiesības, visi kārtībā, tas nav fakes. Labi, lai tā būtu. Aparāts mums ir uzsils, jā? Groši tā preses ilgst ilgāk nekā Mersim Kvēlsveits, tāpēc jau pus no uzvaras jau man ir. Kurā gadā ir tā presa? Es nezinu, viņš ir vecs, viņi nopirka kaut kādā izsolē. Īsumā tās preses ir nenormāli dārgas. Jā? Es viņu Nīderlandes izsolē dabūju, cik viņi maksāja? Kaut 140, kurš pavēlt. Kāpēc viņai ir jāuzsilst? Tāpēc, ka ir reku silda elements. Viņš tā kā lodāmurs, ne? Jā, šis ir karsts, reku tev noregulēt grādus, 200 grādu, viņš rāda, ka ir. Nu, kad ir zīmīt, ir 200 grādi, jā, redz, piemēram, pagriezīs. Redz, nu, ka ir pa mazu. Tas ir bišķi pa traku, ne? Jā, nē, nu, kad tu gribi trakāk, ka viņš silst tagad. Viņš rāda, ka viņam jāuzsilst vēl tik tālu. Bet pārsvarā tie ir 200 grādi, ko es daru. Tad viņi jānoregulē, protams. Katrai klišai jau savs augstums. Kroč, te ir ko... Vesela darīšana. Un cik ir lielākais logo pēc izmēra? Cik tu vari ieraut iekšā, cik tā pēdi atļauj? Nu, bišķi lielāk, par šito laukumu vienkārši ilgāk būs jāsilda. Tas ir kaut 20 cm toču. Nē, 20, nē, tas ir kaut kād 10 reiz 9 man uz acis tā izstās. Jā. Pagaidi, man jāuzliek 2 minūtes. 2 minūtes varbūt bišķi pa ilgu būs, bet nu labi. Baigā tehnoloģija tev tur ir. Jā, tagad 2 minūtes. Uzņemam laika 2 minūtes. Jā, tā ir tā ātra. Few moments later. Jā. Un kā es viņu nopirku neejoši? Un tu viņu sataisīji? Nu, uģis jā, uzmeta relē. Un aizgāja, ne? Tas bija pagaidu variants. Tu zini, kas visilgāk strādā. Pagaidu variants. Pagaidu variants. Tāpat tā kā līsts mājās. Jā. Tāpēc nevajag pēc pusgada atgādināt, ka tu pieliksi. Vai ne? Tā viņš ir. Kas vēl no tādām interesantām lietām ir? Man ir ultraskaņas lodāmurs. Ko tas dara? Nu, jaunākā mašīna, kad tu teici ap šifkām, zini, nāk iekšā ielodēts. Zini tādas? Tie iekšā ielodēts tādiem pumpiņām. No? Un šis ir tas, ka tu vienkārši ieslēdz un ar ultraskaņas salodē viņus kopā. Ka tu vari noņemt nost, tur uztaisīt rūpniecību. Kas ir vispār interesantākais, ko tu esi taisījis tagad līdz šim? Nu, no autiņiem tāds. Nu, neskaitot manējo, ko tu taisīsi. Interesantākais. Grobiņā ir tāds BMW 1.5. sērija KL34 numurs. 34. ne? Jā, es redzēju. Tas ir interesants, tas man patika. Tur vienkārši cilvēks pretī bija ļoti forši. Nu, tad reiz foršāk strādāt arī. Tā kā man, vai ne? Nē, protams, jā, nu viss normāli. Grobiņnieki, viss normāli. Jā. Nu, jā. Un tas tāds, kas nāk. Tas Porsche 911 nebija slikts. Jā, Porsche to es redzēju. Starp citu, to Porsche arī varētu apskatīties viņa Instagramā. P-designs. Jā. No. Vienīgais, kas tur neesmu taisīts, bija beņķi, jo tie kaut kur jau Polijā vai kaut kur jau bija šūt. Tā klients izdomā. Bet iedomājies, tādā mašīnā aizvietotājs ielikts. Man kādreiz arī bija tā, liekas, ka, man viens paziņa, labs, čuvaks, kam ir arī Porsche un tieši vecais, un man bija tāda iespēja viņā iekāpt iekšā un tā. Es nezinu, tā veco mašīna aura ir, to nevar aprakstīt. Bet zini, kas vienīgais bija to Porsche taisot, tev, zini kā, cik tev pieredzi pie mūsdienīgām mašīnām, jau kaut kādiem tur risinājumiem kaut ko, tad taisot to Porsche, man brīžiem galvas salūz, kad cik īstumā nekvalitīvi ir uztaisīts. Bet, viņiem jau... Tajā laikā tas bija pieņemams, šis varētu būt bišķi karsts. Es ceru, ka mums izdosies, jo parasti mēs kāds vairāks piegājiens taisam. Ir gala rezultāts, ne šim? Bet ir kaut kādos kādās ādās audumos, bet šī ir īstāda, vai ne? Šī ir īstāda, jā. Bet mēs esam jau arī vinilā dedzinājuši. Tas ir kā viss saka, viņš kūst, tā kā. Jā, tā kaut kā. Redz, visādi šādas lietas mēs varam arī izdarīt. Jā, ja jums vajag, tad jūs redzējāt, ka tas ir iespējams. Ka to var izdarīt. Mercedes zīme šitādu var mierīgi uztaisīt arī. Īstenībā tāda vēl krūti iztītos. Zini, kāda ir, mēs taisījām
eksperimentējām. Pirmais, ko mēs taisījām, ir 3 dimensiju. Redz, te jau tur vienkārši iespied uz iekšu to logo. Bet ir tā, ka tu viņu izspied uz āru. Mēs tādu taisījām Mercedes zīmi, bet tur sanāca bišķi ar izmēriem problēmas. Un tā Mercedes zīme izties tā kā kaut kādas sterīdas sēdusies. Un tāda uzpampus. Nē, man te ir atkal kaut 100 domas ir galva, varbūt, ka varētu mēģināt izdarīt tur, kur galvas, kur tev galva atsutēs par to krās galvas sarks, jā. Varbūt, ka tur varētu mēģināt kaut ko tam līdzīgi uzeksperimentēt, bet varbūt arī, ka nevajag. Es domāju, ka šitā nebūs tā mašīna, kur to vajag. Jā, man liekas, jo tīrāk, jo tīrāks, jo labāk, jā. Redz, piemēram, kad tu šuj, tu paņem uzzīmē šos trafarētus, tev var izgriezt, izfrēzēt, kādu tev vien vajag. Ko itās tavs šūns? Bet šī tu saka, baigais čakars, ne? Nē, izdarīts var, bet, Redz, ka meitenes teica, ka šitie vilnīši laikam ir interesanti, jā? Nē, vilnīši, ir tie vilnīši. Šitie? Reku viņi ir. Un ja vajag kādam trafarēt, to mēs arī varam izgatavot. Redzi, viņi ir pēc uzzīmēts un tad viņi ir izšūt. Pieņemsim, es izdomāju sev šitādā formā, visādi, tā kā cilvēciņi, tad tu uztais un... Un Megija sēž un šuj. Nabaga cilvēks. Nē, pauzītēm ir pauzītēm. Pauzītēm. Bet, es gribēju no sākuma, es skatījos šujmašīnu, kas CNC, ka šito šuj. Es uzzināju, cik viņi maksājas, varbūt nē, labi, mēs pašos ar rokām. 36,000 eiro. Maksā bišķi jāpaug vēl. Bišķi jāpaug. Jā. Redz, es tev iedošu vienu salonu, vēl kāds iedos kādu salonu, tad jau arī sanāks. Laižam lejā? Jā. Tās vanniņas es tev vienkārši ieliktu Jāņas ugunskurās sadedzināt, viss ir briesmīgi. Es zinu, tur viss ir briesmīgs, tāpēc ir. Man jau liekas, ka vajag to, redzīt to brūno. Es gribu... Izņem ārā viņu. Te jau ir puķis var stādīt. Šito izgriez. Teorētiski šis jau arī nav sūdīgs, kas tur ir jau iekšā, bet nē, vienalga. Es gribu redzēt tie sāni. Ir vajadzīgi. Te jau šis jau ir mainīts, vecīt. Jā. Viņš ir mainīts, tāpēc man viņš nepatīk. Ko tad tas jau ir kaut kāds, nezinu, tas jau ir kāds... Depo tepiķis. Depo tepiķis ir kaut kā, tā līsti ir ordināli, bet nē. Es tev vēl pačukstēšu, ko es braukšu ciemos pie savu vienu paziņu Zinti Jansonu, kas ar metāliem Rolo viņam piedara. Jā. Es gribu šito sliekšņu vietas uztaisīt no ņeržas un ar lāzeri, ar tādiem veclaicīgiem burtiem, te tā Mercedes. Un te aizmugurē, kā viņš skatās Mercedes-Benz, vai ne? Jā. Bet tur būtu tā kā Mercedes un šajā mazajā līnijā būtu Benz. Jā. Okay. Man ir tāda ideja, ko es gribu. gribu. To brūno tepiķi, labi, es saprotu, ka tas gabaliņš ir gaužām maziņš, bet Es gribu viņu stipri gaišāku. Jo stūre man būs balta, tikai cita, pati mašīna būs balta. Te būs palīdz tas gabaliņš? Manā kabatiņā. To kabatiņu gabaliņu. Bet nav sūdīgi, ne? Man liekas, ka šis pat būtu baigi labi, jo tas diegs ir gaišs tādā krāsā. Ne? Tagad, kad tu tā saki, jā, uz galda nelikās tik optimistisks, cik tagad. Šis audums ir gaišāks nekā šis. Un redzi, ka te tepiķis būtu, un man liekas, ka, mēs to diegu neņemam vērā, ja viņš būs kaut nevar dabūt čuču toni bišķiņ tumšāk viņu? Vai šis ir pārāk tumšs, bet starp šito un šito pa vidu? Es nezinu, es esmu pa pusē daltoņas, man šis ir tumšāks. Ne? Vai ne? Jā, šis ir tumšāks. Pēter. Piedod. Piedod. Par to tepiķu vēl padomāsim, bet karoč mums ir... Es domāju, ka šireiz ten pagād, ten nenāk, ne? Tur nenāk, jā. Jo es gribu, zin kādu, es gribu sajūtu dabūt tai mašīnā, es gribu sajūtu dabūt tādu, ka tu viņā iekāp, kad ir mājīgi, jā. Nē, es gribu, kad ir mājīgi, lai ir mīļi. Tā, es nezinu, vai tas pareizi izklausās, bet es gribu, lai ir mājīgi, lai es jūtos tur ka tu iekāp un komfortabli, jā. Izpūst gaisu un... Jā. Izplīzē. Kā tev liekas uz šito šīfku? Tu šitādu pašu viņu varēs dabūt arī, vai te būs tik plakans tagad? Nē, tu saproti. Šis ir atsevišķa daļa. Jā. Šitais vienkārši apelkās. Nē, te vienkārši uztaisīsies šitāds pats. Bet redzi vienkārši te, kur nāk iespiests, reku šiten. Jā. Šiten. Te vienkārši nāks viens diedziņš smuki iespiests. Ok. Ja būs porolons, redzi, viņi te jau ir porolons. Jā. Un te, kur būs diegs, te viņš vienkārši būs diegs iespiedis porolonu, un te es vienkārši ielīmēšu. Jā, bet tad jau arī to pašu palodzi aizmugurē mēs uztaisam, ne? Šitā pašu var uztaisīt, jā. Un ja ritīgi tu gribi šito arī var uztaisīt. Cik ritīgi?
Ritīgi? Nē, nu, ja tu, nā, te jau arī, ja tu rītīgi gribi, tad mēs varam uztaisīt. Bet labi izstāsta, ne? Nu, šito, šitien mēs varētu dabūt iekšā tos diegas. Atceries, kas tev stāstīja, lai nav tā pakāpe. Jā. Un te varētu viņu arī dabūt. Nu, tā. Nu, tad laikam es riktīgi gribu. Šitais viņus tev jāsaremontē. Nu, to es saremontēšu. Nu, principā, es tev pat pirmais, ko es tev vedu, es izņemu šitos beņķus. Bet par apšifkām es tev saku, ka jā, var. Tad mēģināsim šito arī. Tad, nu jā, lai viņš ir viss vienā. Vienā tonī un viss būs baigi labi. Nu, to tepiķi, nu, viņi vajag. To izdomā. Nē, viņi vajag. Nē, skaidrs, ka viņi vajag būt izdomāt toni. Jo par to tepiķu pagaidām man palika nedaudz neskaidrības, bet tu man apgaismos kaut kad dzīvē. Es tev ielikšu apakaļ, lai nav tā, ka es tas kaut ko izņemšu. Nē, bet tu saprati, ne, to manu vīziju, ko es... Jā, viss ir skaidrs, tu tik jādara. Tu Dievs, tu pasties, kā te ir uztaisīt. Tu pasties, kur tev tagad šitā taisīt? Nekad dzīvē. Jā. Taisam līniju uz redzēšanu. Jā, un pasties, tā līnija pat ir diezgan vienāda, ka aiztais durvis. 75. gads. Redz, nu man ir visādi sīkumi, man ir saka... Nē, es saku tā durvis taisās ciet, tev nav tā kā žiguli, ka tu izpuši šito no visu spēku, tev tā atverā. Redz, te tāpatās trūkst moldingi. Nu jā. Te šitie arī ir ar defektu, ritīgi, nu beigts. Redz, ko lampas es atjaunoju tagad. Lampas bija briesmīgas, bet tagad pasties uzreiz, kā izskatās. Būs labi. Nu, viņš būs smuks, ne? Jā, būs. Bet redz, nu, tā, kad tu te salonā skaties iekšā, teiksim, un arī viss tā āda, man liekas, ka viņa ritīgi labi kontrastēsies. Nu, tā, protams, balts ar brūnu saloniņu un balts stūrīt, es saku, vecīt, būs bomba. Jā. Būs bomba. Plus vēl pat mašīna arī būs. Nu, jā, nu. Būs maizē. Būs stabils. Būs labi. Galvenais nekļūdīties, jo viena kļūda un tu esi kļūdījies. Nē, tu esi kļūdījies, tad vienmēr var kļūdu izlabot. Jā. Vienmēr var pārtaisīt. Vai forši tādu vakaru saulīti vēl ir? Pēdējais brauciens, man liekas. Šajā gadā ar šito autiņu esam atrādījuši tēt salonu. Tas ir baigi forši. Tad nākamais, ko mums vajadzēs vēl izdarīt, jāizbrauc būs pie Inta, jāparāda viņam tāds sliekšņu uzliks, kāds iztēlojies. Un pēc tam jau tuliņ sāksies tas brīdis, ka mēs visu autiņu sāksim jaukt ārā. Vedīsim salonu un sāksim visu taisīt, bet noteikti to jūs redzēsiet nākamajā sērijā visdrīzāk. Un kā tas viss vispār taps kopā un būs interesanti. Tāpēc uzspied to subscribe pogu, abonēt kanālu un jā, būs interesanti beigās. Un pastīsimies, kā tas projekts attīstīsies. Es ļoti ceru, ka viss mums saies tā, kā es to esmu iztēlojies savā prātā. Bet, nu, redzēsim.